profesionālā bakalaura studiju programmas turisma vietpilnības nozares uzņēmumu vadību apgūšanu izsniegt diplomu un izslēgt no studējošā saraksta šādus studentus. Sanita Ābelīte, Ilga Baikova, Gabriela Begova, Agnese Brūdere, Marina Cvetkova, Renāta Garkalne, Lāsma Indrikova, ārkārtīgs lidens, jo viss ir nopulēts. Var griezt valšus un tos otrus. Cienījamie klātesošie, vecāki, draugi un rādi pasniedzēji, mēs visu bakalaura turismu studentu absolventu vārdā mēs vēlamies pateikties jums par šiem 4 gadiem, par to, ka jūs devāt tik daudz mums zināšanas, pieredzi, prakses. Un mēs vēlamies, mēs pievienojamies, kā iepriekšējiem apšveicējiem, mēs arī dāvinām grāmatas. Un šīs grāmatas vēlamies, lai tiks pievienotas skolas bibliotekai. Šeit ir abas grāmatas ir par pasaules skaistākajām vietām, skaistākajām pilsētām. Un nākošajiem absolventiem, kas būs aiz mums, mēs novēlam katram no viņiem vismaz daļā no šīm pilsētām un valstīm atcerēties un iedzīvot to visu. Paldies jums visiem! Nākamie sveicēji. Vai jūs var apsveikt? Nē, tikai pirmā. Labdien! Ir teiciens, ka gudri cilvēki dažkārt ir neizglītoti. Savukārt izglītoti cilvēki nevienmēr ir gudri. Bet es zinu, ka mēs visi, kas iegūstam šodien diplomas, esam gan gudri, gan nu jau arī izglītoti. Par to paldies Rīgai aizskolā. Aplausus vajadzētu gana kuklus, jo mums turībā studijas ir labākās. Mani vēl nav aicinājuši pasniegt, bet es ticu, ka Inga uzrunā. Dāmas un kungi, paldies, varat uz mirkli piesaist, jo šo ceremoniju es aicināšu noslēgt asociēto profesoru komunikāciju fakultātes dekānu Multīgo Andri Petersonu. Lūdzu. Darbarīgus neaizdod, bet tas ir uzticības jautājums, lūdzu. Paldies, ka kādāt man uzticēja, jo es gribētu būt kadrā. Es gribētu būt kopā ar jums. Un vai jums ir mobīlē telefoni? Pārējie! Dariet to! Un tagad aplausi un vēl vienreiz, kas ir jādara. Jūsu aplausi un galvinas, viņi ir veikuši. Viņi zina labāk, vairāk, viņi grib vairāk.
pasākuma programmas izlaiduma vadītājs ir tas, kurš uzsauc tostu. Paldies! Tā kā šeit šodien tika pieminēti daudzi izcili vīri, kas savulaik ir izmetuši par kādām trāpīgām vārdām vai spārnotam teicienam, tad ļaujiet man turpināt šajā pat garā. Atgriezīšos pie Winstona Churchilla, un viņa viens no slaveniem citātiem bija ārkārtīgi vienkārši. Uzvarēt nozīmē piecelties vienu reizi vairāk nekā krist. Jūs cēlāties un kritāt kurš 4, kurš 6, kurš 13 gadus. Iespējams, ka kritāt vēl vakar. Šodien jūs stāvat kājās. Bet lai jums ir drosme, krist un spēks atkal celties. Par jums! Jūs varētu nepateikt. Vai tālāk? Nepagāja ne 4 gadu. Jā, godīgi. Nevar palēt, bet vēl vietīgi, lai vēršana priekšu, jāviesina ar jāsaka pirmdien, bet vēršana lai vai tā pirks priekšā bakalaura? Skaties, bet uz mani, nevis uz māti. Smaidīt. Kaut kas sanāk. Rekur, Zanē, man ir visas 3 krāsas, man ir bijis sarkas, man ir bijis zils un man ir zaļš. Atrīcēja, tas bija tik mīlīgi. Man patīk. Nē, es domāju šitā. Šitā. Tāda man bija šitā. Es arī vēl domāju, tāpēc, ka šo šitie. Tagad tas viss tas. Vajag pie Karloga un tā. Mums vajag oficiāli, vai ne? Ai, iesūt, tas Nu, oficiāli kādu? Jūs jau šķībāt un šķībāt griež. Būtu